Sveiki, draugi! Es esmu Guntis un es jums rādīšu šodien demo. Demonstrācija par Amway Diždrops trauku mazgāšanas šķidrumu. Un ar viņu sacensties šodien nezināms izcelsmes šķidrums, kas ir viens no visizplatītākajiem, kuru mēs būtībā vienmēr esam lietojuši saimniecībā. Un šai demonstrācijai man nepieciešams, protams, ir Diždrops trauku mazgāšanas šķidrums. Šeit jau viņš ir atšķaidīts. Nezināms izcelsmes šķidrums trauku mazgāšanai. Cepamā eļļa, 2 steikarotītes, salvetīte, 2 glāzes ar ūdeni. Tātad, ko mēs darām? Ņemam eļļu. Pataisam karotītes netīras, respektīvi taukainas. Iepilinam 1 pilienu katrā karotīte eļļas. Dažreiz sanāk arī vairāk, tā kā šeit. Bet tas nemaina būtību, ja? Tātad iepilinam arī otrā karotītē. Ups, skaisti, ja? Tātad. Ņemam eļļu, izmērējam skaisti pa karotītes virsmu. Ņemam otru karotīti, arī eļļu izmērējam pa karotītes virsmu. Tad ņemam X, jeb nezināmo, pilinam kreisajā karotītē, 2 pilientiņus mēģinam trāpīt. Un 1 un 2, ja? Ui, 3, labi ir, 3. 3 šeit un 3 šeit. Un 2, 3, varbūt 4. Tātad, ko mēs darām? Ja mēs atkal kreiso, šeit ir cimds, lai es nesabojātu savu ādu, jo mēs nezinām, kas tur tieši likts iekšā, jā, līdz ar to man vienmēr ir problēmas radušās no dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar ādu. Pirms tam plīst un lobās nost, un tas man īsti nepatīk. Cits saka ar nagiem. Un šo te mēs varam darīt to pašu, tikai ar neaizsargāt roku, jo būtībā ražotājs garantē, ka viss būs kārtībā. Tātad 2 karotītes, kreisajā ir nezināmais, labajā ir mūsu Amway Diždrops mazgāšanas šķidrums. Ko mēs darām? Ieliekam glāzē, izskaitam 1, 2, 3, 4, 5, vākam ārā. Ko mēs varam redzēt? Ka Amway Diždrops ir noskalojies, tīrs. Nezināmais produkts vēl joprojām stāv. Nu, iemērksim vēl vienreizi. Un vēl vienreizi. 3 reizes mēs esam iemērkuši un paturējuši. Mēs varam redzēt rezultāti, ir pilnīgi tīrs. Šeit ir vēl joprojām stāv virsū eļļa kopā ar mazgāšanas šķidrumu. Ja? Kā jūs redzat, tūliņas pacelšu to glāzes. Un mēs varam pasīties, kā es tās glāzes, te var redzēt to duļķi. Kāds tur šeit ir ūdens tīrs, tāpēc, ka viss ir savilks tādā konkulītī, un viņš viss tiek aizlaists prom, un tas šķidrums ir, mazgāšanas šķidrums ir atmazgājis visu nost, un viņš tiks aizskalos prom. Šeit tas šķidrums tomēr paliek ūdenī. Ko es vēl gribu šī sakarā pastāstīt īsumā? Protams, par Diždrops. Tātad mēs redzam, šeit ir 1 litra pudeli. Ja? No 1 litras pudeles mēs varam uztaisīt 6 pudeles, kas ir puslitrs atšķaidīt šķidrumu. Un viņš ir jāšķaid 1:3. Atsevišķos gadījumos 1:2 ir ļoti taukaini trauki, pannas vai kaut kādi citi veida tie trauki. Ja? Un šī pudelīte Latvijas tirgu maksā 5,95. Un, ja mēs viņu sašķaidām, tad katrs puslitriņš izmaksā mums 99 centīmi, kas ir būtībā tāda paša cena, kā mēs maksājam par šķidrumiem, kur ir plaši pazīstami tirgu un kur ir nenomazgājas un kuri nav īsti veselīgi mūsu organismam.
Ko es varu šeit vēl piebilst par šo trauku mazgāšanas šķidrumu, Amed Dish Drops. Pirmkārt, viņš ir koncentrēts, ko jūs minēju, kas ir iespējams sašķēdīt uz 6 daļām, ja? Tad ir pilnīgi organisks. Organisks nozīmē, ka viņš ir ražots no augiem, tātad draudzīgs dabai, un pēc tam viņš ir pH neitrāls, tiks lietot ar plikām rokām, ja? Nevis ar cimdiem, ar plikām rokām, un nekas ādai netiek nodarīts, nekāds kaitējums. Plus, ar to var mazgāt arī dārzeņus un augļus. Gadījumā, ja nenoskalojās 100% viss kaut kur paviršības dēļ vai kā šķidrums, tad nav jābīstās, ka varētu saindēties. Un otrkārt, šis šķidrums ir ražots, lai viņš nomazgātos. Tā kā 99% gadījumā viņš nomazgājas no augļiem un nav kaitīgs. Un tas arī šodien viss. Tiksimies nākamajā reizē. Tā.